Atceries un pastāsti, kādi darbības vārdi pieder pie pirmās konjugācijas. Pie pirmās konjugācijas pieder darbības vārdi, kam nenoteiksmē ir tikai viena zilbe. Ja tiek nosvītrotas galotnes t vai ties un priedekļi, ja tādi ir. Tu mani iepriecināji ar savām zināšanām. Es gribu tev pastāstīt par vēl vienu terminu. Vai to būs viegli atcerēties? Neraizējies. Tu jau to zini. Es šoreiz lietošu tikai tā nosaukumu. Vai tu atceries vārdus es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas? Protams, ka jā. Mēs par tiem mācījāmies jau sen. Vai šiem vārdiem ir kāds īpašs, kopīgs nosaukums? Jā, ir. Šos vārdus sauc par vietnieku vārdiem. Tik vienkārši vietnieku vārdi. Un viss? Nē, tas nav viss. Jo vietnieku vārdu ir daudz, un tie ir dažādi. Šoreiz jūs nosaucāt vārdus es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas. Jā, par tiem mēs runāsim šoreiz, jo tieši šos vietnieku vārdus sauc par personu vietnieku vārdiem. Kāpēc tieši šos vietnieku vārdus tā sauc? Šo vietnieku vārdus tā sauc, jo tie nosauc personu. Personu vietnieku vārdi ir es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas. Vai zini, kāpēc mēs par šo terminu mācāmies šodien? Interesanti, kāpēc? Kad lietojām darbības vārdus kopā ar personu vietnieku vārdiem, tad darbības vārdiem parādās personu galotnes. Skaidrs! Tagad es saprotu, kāpēc darbības vārdiem ir dažādas galotnes. Tas ir tāpēc, ka mēs tos lietojam kopā ar dažādiem personu vietnieku vārdiem. Bet es nāku, tu nāc, viņš nāk, mēs nākam, jūs nākat. Bet vakar es nācu, tu nāci, viņš nāca, mēs nācām, jūs nācāt. Rīt es nākšu, tu nāksi, viņš nāks, mēs nāksim, jūs nāksiet.